Viens dievs, viena reliģija. Sveiki, draugi! Šā video turpināsim lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence. Un šoreiz 5. nodaļa – Viens dievs, viena reliģija. Man pašam šī nodaļa ļoti patīk, īpaši tāpēc, ka šeit ir atsaucis uz kristietību un budismu. Un varbūt kādam palīdzēs aizpildīt tukšos caurumus izpratnē par kristietību un budismu. Tātad sākam lasīt. Viens dievs, viena reliģija, 5. nodaļa. Ziloņa vadītājam bija 6 dēli, visi akli. Kādu dienu viņš tiem lika mazgāt ziloni. Kad brāļi bija pabeiguši uzdevumu, viņi sāka apspriest, kāda veida dzīvnieks ir zilonis. Vienkārši viens teica, zilonis ir pāris lielu kaulu. Viņš bija mazgājis ilkņus. Kā tu to vari teikt, protestēja cits. Zilonis ir kā resna virve. Viņš bija mazgājis snuķi. Trešais dēls uzstāja, ka zilonis ir kā pāris vēdekļu. Viņš bija mazgājis ausis. 4. dēlam zilonis atgādināja 4 kolonnas. Viņš bija mazgājis kājas. 5. dēls mazgāja sānus. Viņš aprakstīja ziloni kā sienu, kas elpo. 6. un pēdējais sauca. Jūs, puiši, nevarat mani apmuļķot. Es zinu, manis paša pieredze man ir atklājusi, ka zilonis ir kā mazs auklas gabaliņš, kas karājas no debesīm. Viņš bija mazgājis asti. Kamēr katrs no dēliem pauda savu viedokli arvien uzstājīgāk, starp viņiem iekarsts strīds. Pēc kāda laika tēvs gāja garām un dzirdēja viņus bļaustamies vienam uz otru. Klausoties šo briestošo neiecietības paisumu, viņš iesaucās smejoties. Mani dēli, jūs visi cīnaties par neko. Neko, kāds no viņiem sauca. Mani brāļi visi ir meļi, un viņiem vēl ir nekaunība saukt mani par tādu. Mani mīļie bērni, teica tēvs nomierinoši. Katrs no jums ir mazgājis tikai daļu no ziloņa, bet es viens esmu redzējis to pilnībā. Tas ir viss, ko katrs no jums saka, kas tas ir, bet, viņš piebilda, tas ir arī daudz kas vairāk, nekā jebkurš no jums nojauš. Viņš turpināja izskaidrodams viņiem, kā zilonis patiesībā izskatās. Tā jūs redzat, mani dēli, viņš pabeidza. Jums visiem ir taisnība, bet jūs visi arī kļūdījāties. Tā ir arī ar Dievu, secināja Šri Jogananda, un arī ar pieejām viņam, kādām seko dažādas reliģijas. Dievs ir viens, bet ceļi pie viņa ir daudzi. Neskaitāmi ir arī veidi, kādā viņu var pieredzēt un aprakstīt. Šeit rietumos cilvēki par hinduistiem runā kā par pagāniem, bet vai zināja, ka Indijā cilvēki kristiešus apraksta kā pagānus? Neziņa ir pusi uz pusi visapkārt pasaulē. Patiesais reliģijas pamats ir nevis ticība, bet intuitīva pieredze. Intuīcija ir dvēseles spēja zināt Dievu. Lai zinātu, par ko patiešām ir reliģija, ir jāpazīst Dievs. Paļāvība, no angļu vārda faith, ir atšķirīga no ticības. Paļāvība sakņojas pieredzē, ticība ir pagaidu paļāvība. Ticība ir nepieciešama iesākumā, bez tās cilvēki neuzņemtos meklēt Dievu. Plika ticība tomēr nav pietiekama. Kad cilvēki paliek apmierināti vienīgi ar ticību, viņu reliģija kļūst dogmatiska un tādēļ noslēdzas turpmākā izaugsmei. Es saku, veidojiet garīgo praksi, nevis ticību par jūsu dogmu. Nepalieciet apmierināti pat ar regulāru meditāciju, kamēr esat atradi Dievu. Patiesie reliģijas sargi ir svētie un meistari, tie, kas citiem vārdiem sazinās ar Dievu. Nav pietiekami studēt svētos rakstus un kļūt par DD, jeb dievišķuma doktoru. Kad vien redzu šos burtus, domāju, malu doktors, no angļu Doctor of Delusion. Pretstatam, daudzi svētie bija analfabēti. Kāds, kurš zina patiesību savā dvēselē, sapratīs vairāk, kā jebkurš teologs, kura zināšanas ir iegūtas tikai no grāmatu lasīšanas un sausām intelektuālām sarunām. Laidiet bērnus un neliedziet tiem nākt pie manis, teica Jēzus, jo tādiem pieder Dieva valstība. Ēzelis var nest kravu ar bībelēm un citiem svētiem rakstiem uz savas muguras,
vai tādēļ tas kļūs garīgs? Drīzāk pats visu šo grāmatu svars tam atņems mieru, kāds tam būtu varējis būt, kad tas nenes neko. Kādēļ no vienas bībeles ir radušās tik daudz baznīcas un tik daudz dažādi viedokļi par patiesību? Katra kristiešu sekta piedāvā citādu interpretāciju tam, ko Jēzus gribēja pateikt. Kāpēc? Atbilde ir tāda, ka cilvēka sapratne ir ierobežota. Viņi nevar iztēloties neko, izņemot savas pieredzes ietvaros. Tā vietā, lai atklātu to sevis daļu, kas ir veidota pēc Dieva līdzības, viņi mēģina Dievu pārveidot pēc savas cilvēku līdzības. Persona, kas iet pa šaurām pilsētas ielām, redz tikai sienas slējamies katrā pusē. Viņš neredz dārzus aiz tām. No lidmašīnas savukārt var redzēt aiz sienām, aiz dārziem, aiz pilsētas robežām, pat aiz horizonta. Tie, kas sienu neierobežoti, paliek stāvam uz cietas zemes. Labāk patiesība, ko teicis viens svētais, nekā dogma, ko apliecina miljoni. Reliģijas piekritēju skaits negarantē tās derīgumu. Nekad nepieņem ideju tikai tādēļ, ka tā iegūs masu atzinību. Esi kvalitatīvs, nevis kvantitatīvs, savā pieejā patiesībai. Ja gribi sasniegt tādu tās sapratni, kura vien, kā teica Jēzus, padarīs tevi brīvu. Sektantisms ir reliģijas lāsts. Tikai sekli cilvēki domā, mans ir vienīgais patiesais ceļš, visi citi ceļi ir nepareizi. Ir stāsts, kad Bilijs Sandejs, pazīstamais atmodas sludinātājs, nomira. Svētais Pēters neļāva viņam ienākt caur paradīzes vārtiem. Kā tu to domā, tu neļaus man ienākt, sašutis pieprasīja sludinātājs. Ko tu darīji savas dzīves laikā uz zemes, lai būtu tuvāks ar Dievu, vaicāja Svētais Pēters. Kā? Kas par visiem tiem tūkstošiem grēcinieku, ko es konvertēju un nosūtīju uz paradīzi? Tu varbūt viņus sūtīji, Svētais Pēters atbildēja, bet neviens nav ieradies. Zinātnei un reliģijai būtu jāstrādā roku rokā. No reliģijas zinātne var mācīties vairāk intuitīvu pieeju realitātei, pieredzes bāzētu, ne tikai eksperimentālu. Un no zinātnes reliģija var mācīties vairāk paļauties uz veselo saprātu, būt vairāk saprātīga un mazāk dogmatiska. Reliģijas pārstāvjiem pāri visam vajadzētu iemācīties pārbaudīt savu ticību, kā to dara zinātne. Reliģiskiem līderiem vajadzētu iedrošināt cilvēkus pierādīt viņu ticības mācības savās pašu dzīvēs un nepalikt apmierinātiem tikai ar citu apgalvojumiem. Kā kristietim ir iespējams pieņemt citu reliģijas patiesību? Jautāja kāds pareizticīgais. Jēzus ne tikai deva mums mācību, viņš arī uzsvēra šīs mācības unikalitāti. Turklāt viņš uzsvēra paša kā Dieva dēla unikalitāti. Patiesība ir vienreizēja, unikāla, noteikti, Jogananda atbildēja. Taču veidi kļūdīties ir daudzi, ceļš no maldiem ir tikai viens. Ir tikai viens ceļš, kādu dvēselē iet, tā ir jāiet atpakaļ pie Dieva. Cilvēku kļūda ir pielikt šim ceļam konkrētu nosaukumu un uzsvērt, lai vienīgi šis nosaukums tiktu visu pieņemts. Meklē patiesību svētajos, nevis priesteros un mācītājos. Svētie ir atrodami katrā reliģijā, un muļķi un grēcinieki arī ir atrodami visur. Tā nebija citu ticību gudrība, ar ko Jēzus cīnījās. Tā bija garīgā vienaldzība, ar ko viņš saskārās starp saviem klausītājiem. Vai tu esi izglābts, pareizticīgais sludinātājs no manis pieprasīja? Izglābts no kā, es prātoju? Redzot manu negribību pievienoties viņa šaurajā patiesības interpretācijā, viņš uz mani dusmīgi kliedza. Tu nonāksi ellē. Kas ir elle, ja ne kaitīgu emociju, tādas kā dusmas, mocības? Smaidot es atbildēju. Es tur varbūt nokļūšu ik pa laikam, bet tu, mans draugs, jau esi tur. Citi cilvēki ar interesi klausījās mūsu sarunu, kas notika vilcienā.
Kad es sniedzu viņam šo atbildi, viņi visi smējās. Ra